Tā, nu tātad mēs esam šobrīd, nu, tur uz to pusi, tur ir Limbažu mazezers. Limbažnieki visticamākais zina šo vietu. Nu, nepatīk, galīgi man šeit makšķerēt, bet, nu, lieta tāda, ka pa lielam šis būs, ja nemaldos, pirmais video YouTube'ā man. Un, nu, gribējās vienkārši noķert zivi. Jo zivis te ir, viņas ir ļoti maziņas, tieši par līdekām iet runa šobrīd. Viņas ir ļoti maziņas, bet viņas ir. Re, kur šobrīd mētāju spinnerbeitu. Nu, diezgan nepopulāra māneku Latvijā, bet, nu, teikšu godīgi, es ar spinnerbeitu strādāju, ja nemaldos, otro reizi vispār. Nu, sopas jau ir bijušas, piemēram, tajā metienā pirms es sāku ierakstīt, un arī viens sitieniņš, bet, nu, diezgan slaks. Nē, Krista, nekur paliekam šeit. Ai, opā, labs. Tātad sāksim vakar ar to, kad es tikko aizmetu vienu savu spinnerbeitu. Vienkārši karabīni izdomāju atkabināties pat no sevis. Forši. Nu labi, es uzsiešu nākamu un tad turpinam. Nu, turpinam. Tātad esmu uzsēstēt vobleri. Nu, ļoti sēklu velbori un peldošu velbori, bet, nu, provēsim uz šito. Varbūt kaut kas būs. Jā, nu, tāds. Būs ok. Laiks arī sāk palikt augstāks. Tuvojās ziema, tēt jau līdaka ēda. Diezgan labi viņa ēda, teikšu godīgi, es biju šeit, man draugs pierunāja. Diezgan ilgi bija man jāmēģina pierunāt, bet pierunāja neatvest, bet pierunāja, kad es atbraukšu viņam līdzi uz šejienu vasarā. Nu, teikšu godīgi, mēs nomētājām visu dienu. No kaut kādiem 8 līdz, nu, 4, 5, ja godīgi. Bija viens sopa pa visu dienu. Un šodien es teiktu, nu, pagājušais bija, ja nemaldos, pa 2 līdekas. Vēl dienu pirms tam bija 4. Un kas jau baigi spīdošs nav, bet, nu, vismaz kaut kas ir. Visticamākais arī viens no nākamajiem video būs butes. Precīzi nemāku pateikt, kad. Bet uz butē mēs brauksim droši vien. Jā. Bet tā kā nākamais visticamākais būs tas lielezers un fīders, jā. Šis vēl būs galīgi negrib strādāt, jāuzliek karabīnu būs laikam. Piesēju pa taisno pie fļurīgas, bet, nu, tas laikam nederēs. Jā, vispār lobors nestrādā galīgi nemaz. Jā, labi. Ejam uzsiet karabīni.
vai arī labāk pamēģinām tēt tomēr gumiju. Nezinu, ko liksim tēt gumiju. Tomēr gribās parādīt zivu, un tas būs daudz vienkāršāks veids, kā to izdarīt. Jo nu uz obara ir bijuši šeit gan sobas, gan zivs, bet nu pašoki. Labi, tātad šobrīd man ir virsū 30 gramu vienkārši džigau, jo nu šeit ir tiešām sekls. 3 gramu džigau un man uzkrāsojumā gumija neatcerēšos precīzi kā viņi saucās. Zinu to, ka tas ir kongers, bet precīzi nosaukumu tiešām tēt atcerēties nevar. Bet nu mēģinam tēt šitā te. Nu, labi, iet cik visu. Kāds tas bija pa metienu profesionāli. Tā ir, kad skatās apkārt, nevis kur met. Te būtu vēl labāks video, ja es tēt salauzt to makšķinu un tā tālāk, bet centīsimies to neizdarīt. Kur pirmā zivs. Nu kaut kādas copītas ir, es teikšu, šodien man šķiet, ka man ir bijušas 2 pagaidām. Tad vēl arī iespējams video mums būs par vēdzelēm. Tur gan es būšu viens pats vai ar tēti, bet kristērs droši vien nebūs. Gan jau līmvažnieki zina, man šķiet pilnīgi visu kristeru. Jau atpazīst pēc balss. Bet nu, labi. Ja godīgi baigi cerīgi neizskatās. Ja tās līdekļas jau kaut kādas copītas ir, bet viņas baigi nēd, viņas kaut ko čakarējas. Vēl es zinu to, ka gandrīz noteikti, kad Gustavs skatīsies. Pats Gustavs zina, pa kur Gustav iet runa. Čau tev. Apsveic ar 10 000 TikTokā. Nu, ko es saku, nākamais gols tev 20, jā. Un arī sveiciens Kristaram, kad viņš skatīsies šo video droši vien vai nu šonakt vēl vakarā vai rīt no rīta. Sveiciens arī tev, Kristar.
Labi, tā izskatās, ka būs jāmaina vietiņas. Vējš arī, teikšu godīgi, šeit vējš. Nav gan drīz nekad, bet šodien kā tā vispār diezgan pamatīgs vējš, un tā iemešana arī ir stulba. Jo, ja es uzliku šeit, saprotu, man kaste ir pilna ar džigalām, ja, sākot no šitiem 3 gramiem līdz pat 7, bet ne līdz 7, bet teikšu godīgi līdz 8, 12 un tā tālāk. Bet es uzlikšu kaut ko smagākā tos 3 gramus, nu, nebūs ilgi, kamēr atkal man te, ķērās jau likās. Kur, nu, būs šitais te tikai daudz ātrāk. Jāmēģina atšaut. Jāiet būs pakaļ. Kur viņš tur ir ieķēries? Nē, kaut kādā kokā, kas nāk ārā. Beigās bebri būs noķēries. Arī būs labs video, ne? Te tikai jāskatās, vai te nav kāds mānekus, jo cik es zinu, vai tikai es kaut ko te nenorāvu pagājušajā reizē. Mānekļi te nav točna. Cita. Nu, vismaz savējo dabūšu atpakaļ. Baigas viņu tuvāk nepalūkšu. Un tāds vēl būtu baigi labs skats, kā man GoPro nokrīt un noslīkst. Un tur būtu vispār izdevusies diena pēdiņās. Galvenais pats ceļš Kristaram, lai nenāk uzkāst uz kātu un pats to gan drīz tikko izdarīt. Nu un vēl tā ir man nākamais ķērās, bet par laimi šoreiz tikai zāles. Mums jau ir kaut kāda pusstundu maksimums, ko makšķirēt. Pagaid, Kristel, jā, es domāju, ka tomēr šo te drusku vajag pamētāt. Jo, ja godīgi, man šķiet, ka lielākā daļa, kas te ir bijusi līdekļi, cik es zinu, gan man, gan citiem čomiem, kas te reizēm atbrauc, ir šitajā galā. Tātad visticamākais lieta tāda būs. Tas ir. Opa, lobot Kristers atrada. Tikai viena problēma tāda, ka viņš ir uz pusēm. Nu jā, šitais te šeit diezgan bēdīgi izskatās. Kādam ir bijusi diezgan slikta diena. Labi, ielikšu kabatā, izmetīšu pēc tam. Nav ko plasmas atstāt pie dīļa. Ir arī otra daļa mums. Izskatās, ka tam cilvēkam vajadzēja to sviniņas, kas ir iekšā. Viņš vienkārši šo lobu ir pārskaldīju uz pusēm. Tātad es iesāku teikt, nepabeidzu. Šis video būs vai nu ļoti īss, vai arī šis video būs 2 daļās. Šī daļa un daļa Lielezerā pirmdien ar fīderi. Droši vien. Pilnīgi vējš tāds, ka nekur iemest nevar. Es teikšu godīgi, es vismaz 2 reizes tālāk, ja ne pat vairāk, var mierīgi ieudināt, ja nav vējš šāds. Bet nu tas vējš ir baigi stulbi, viņš it kā ir no tās puses, bet ja mēs aiziet tajā pusē, būtu tieši tas pats, ka iemest nevarētu.
Kristeris pasauc. Vai atbrauc līdzi un interesantāk. Izsesēt GoPro jaunumā, jā. Starp ja kāds jau to nav sapratis, ja tur pie kastes man bija stāvēja GoPro kaste, kur tikko nopirkšu, teikšu godīgi, pirms kaut kādas stundas, pusotras. GoPro Hero 12. Būtu ļoti forši, jūs varētu piesakot, novaikot video, ierakstīt kādu foršu komentu. Tad es saprastu to, ka būtu jēga šito te turpināt. Jo jāsāk jau audzēt arī tas YouTube kanāls, tur jau, ja godīgi, ja nemaldos, uz šobrīd stāv viens video, un tas ir kaut kāds diezgan atvainojos sūdīgs edits no live, kas mums bija par wobbler, ko es, vēl viens prometiens, par wobbler, ko mēs taisījām. Tā kā jā, būtu ļoti forši piesakotu, ierakstīt kādu foršu komentu, nolaikotu video. Nu, paldies par skatīšanos, uzspiežat like, piesakojiet, ierakstīt kādu foršu komentāru, un tad jau līdz nākamajai reizē. Dai, čau visiem!